Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte. Esiet sveicināti visi izklaides kanāla divi skatītāji. Ir ceturtdiena, ir pavisam normāla diena. Ārā ir plus 2 grādi, ir 1. marts. Jūs nespēsiet tam nociet, tiešām ir 1. marts. Vārdu dienas svina Ivari un Ilgvari. Steidzam apsveikt visus Ivarus un Ilgvarus, kas vēl nav apsveikti. Tieši tā. Nu, bet ko, mēs te daudz dodamies jau pie pirmā ziņas. Nē, es aizmirsu. Tieši tā man te pujāts iebļāvās. Sveiciens mūsu visdārgākajam un vismīļākajam Ivaram Kļaviņam Skotijā. Ivar, mēs sirdī vienmēr būsim ar tevi un zini, ka Latvija ir tavas mājas. Paldies, dodamies tālāk. Portāls Delfi izklaide vēsta, kā dziedātāja Ella ASV mainījusi skatuves vārdu. Kā jau mēs daudz esam informēti par to, ka Ella jau vairākus mēnešus atrodas Amerikā un mēģina sev tur izveidot karjeru. Un ticiet vai nē, bet viņai tas ir izdevies. Un nesen viņa ir parakstījusi līgumu ar ProMark Music. Es ceru, ka es pareizi izrunāju. ProMark Music. Un šī kompānija atrodas Los Andželosā. Un Ella tūlīt izdos savu pirmo singlu Sunrise, ko iedzerājis kopā ar šveicis mūziķi Tito Torresu. Un kā tad Ella sauc Amerikā? Viņu sauc Ella Furmanē. Ok, laižam tālāk. Piešķirtas Latvijas mūzikas gada balvas. Ierakstu gada balvas. Tiešām viens no visgaidītākajiem notikumiem vispār Latvijas mūzikā. Un šeit ļoti lielu triumfu ir guvuši grupa Instrumenti. Īstumā jūs iepazīstināšu ar pilnīgi visiem balvu ieguvējiem. Labākais roka albums Dzīvnieks pilsētā Dzels Vilks. Labākais pop albums True Instrumenti. Starp citu, labāko pop albumu kandidēja arī Okartas skatuves viens disks, bet Instrumenti mūs kaut kā tomēr apsteidza nesaprotamā veidā. Labākā deju mūzikas dziesma Tev miera nav Liene Kendi. Labākais šlāgera mūzikas albums Rikardians, es atvainojos, Apaceļš durvis uz vasaru. Labākais alternatīvās mūzikas albums Vibrācijas Gaujards. Labākais tautas mūzikas albums, un man liekas, ka citu uzvarētāju nekad nav bijuši. Un tie ir Iļģi, tur saulīti pērties gāja. Man liekas, ka tiešām cik es sevi atceros, kamēr Iļģi vienmēr ir uzvarējuši. Labākais akadēmiskās mūzikas albums O Salutaris, jauniešu koris Kamēr. Labākais instrumentālais filmu vai teātra mūzikas albums Dabas koncerta zāle Fukus, ļoti grūts vārds, Dabas koncerta zāle. To otru vārdu vienkārši nespēju izrunāt. Labākais mūzikas albums bērniem Lāču tēta dziesmas dzied Dzeguzīte, Inters Busulis, Aija Andrejeva, Arturs Krastīņš un Jolanta Strikaita. Labākais mūzikas video Pilnīgi viens. Instrumenti. Labākais koncerta ieraksta video Linda Līna Live at Arena. Linda Līna. Labākā debija Wooden Horse Elizabete Balčus. Labākā dziesma Pilnīgi viens. Instrumenti. Radiohits Es skrienu Lauris Reiniks. Publikas balsojums Angel in the Sky Music. Nu ko, apsveicam visus nominantus un visus balvu ieguvējus. Es domāju, ka nākošais gads kāds no mums arī būs šajā sarakstā un būs ieguvis balvu. Šonedēļ ļoti cītīgi strādā balvu portāls VPLV, un viņi, manuprāt, skatās pilnīgi visas tiešraides, lai spētu uzrakstīt tik daudz rakstus, kā ir izdarījuši šobrīd, jo visi nākošie raksti ir tieši no šī portāla. Dāmas un kungi, VPLV pirmais raksts. Toma Bokuma draudzene lutina ar kavālām bučām un vēstulēm. Šovakar skatuve jaunais dalībnieks, nosacīt jau principā jau Toms Bokums, atzinīgs vārdus saņēmis no Laimas Vaigulas, bet enerģiju viņš smeļas draudzenes rakstītajās vēstulēs. Tom nācija stāsti. Kādu enerģiju? Labvakar. Es atklāšu noslēpumu. Toms pirms vispār šeit nāca. Es viņam pastāstīju, ka viņam būs jānāk. Viņš ārkārtīgi satraucās, ja viņš uzzināja, ka tie ir vipi un nedod Dievs ir kaut kas skandalos. Bet Tom nav nekas skandalos. Man liekas, šis ir viens no jaukākajiem VPLV rakstiem pēdējā pusgadsimta laikā. Tātad, to viņi izstāsta. Kā tur ir tām vēstulēm ar Aneti un cik bieži sarakstaties? Un vai tiešām ir tā, ka viņi tur uzraksta tādus vārdus, ka vienkārši smēlēs enerģiju visai nedēļai?
Jā, protams, es domāju, Anete arī skatās šo tiešraidi, tāpēc sveiciens Anetei. Un ir tā, ka ar tām vēstulēm, protams, mēs ļoti bieži sarakstāmies, cik varu tik rakstu, kā man iet un ko es daru. Un parasti ceturtdienās es saņemu vēstules no Anetes, kurās ir apkopoti arī vairāki tādi tā kā laba vēlējumi un arī komentāri, ko citi mani draugi, teiksim, un radi saka par iepriekšējiem koncertiem un protams, arī. Tad principā sanāk, ka vēstule nav tikai tā kā, viena diena nedēļā ir tā, ka nav tikai no Anetes, bet arī no pārējiem. Bet arī no pārējiem savākti labi vēlējumi tiešām. Arī kādu sliktu vārdu kādreiz raksta? Es varētu basistam pateikt tāds riebīgs vārds īstenībā, jo tad, kad viņš bija rakstījis, viņš tur pāris tāds nepareizs komentārs arī bija piedrukājis klāt. Bet, Vai nu viņš ākstās, vai nu viņš nedzied? Tāds viņš ir. Viņš nedzied vienkārši. Dzied, bet jā. Bet nogais sveiciens Tomam basistam. Tom, paldies tev. Vislabākais raksts, kāds Vīpiem ir bijis. Čau. Čau. Pietiks šobrīd par labām lietām, sākam ar tādām jau interesantākām. Sabīne Berezina sāk šķaidīt traukus. Sabīne, es ceru, ka tu nešķaidi šobrīd nevienu trauku un var nākt mierīgi parunāties. Klausies, ko par tevi raksta Vīpi. Sabīne sevi ir pozicionējusi kā dabiskāko meiteņu šovā, kura netēlo un neizliekas, bet saka un dara, ko domā. Pēc vētrainām izpriecām vannā šo vokartu skatu 2 dalībnieki Rikardions un Jānis Buķels visu kārtīgi satīra. Tikmēr viņiem notiek aspārdu pārmaiņa ar Sabīni Berezinu, un te Sabīne Berezina pasaka frāzi, jūs čist esat idioti un met glāzi pret grīdu. Nu ko? Nu jau vairs ne tikai ar valodu Sabīne pauž emocijas, bet arī ar trauku šķaidīšanu. Sabīnīt, kā tur ir zaķīt mīrais? Nē, runājot par to dabiskumu, tad tā arī ir. Es esmu dabiska, ne no kā nekautrējos un esmu tāda, kādas esmu. Un sanāk, tur bija aizgājis runa par tām atraugāšanās, bet nav jau tā, ka es non-stopā to visu darts, varbūt tā pie galda. Jā, un es, ka divi vīrieši šajā šovā to nevar pieņemt un nespēja to pieņemt un mēģināja man kurbulēt. Protams, vēlot ļaunu, bet es viņiem 101 reizi teicu to, ka es nemainīšos. Es esmu tāda, kāda es. Pieņemiet vai nepieņemiet, vai ejiet projām, neskatieties man vēl visu kaut ko tādu. Līdz beigās viņi man iedzēr to pacietības. Tev tā bieži ir gadījies, ka tu paņem un... Tā būtībā nopirkt pirmo reizi un arī visas tās emocijas, kas tiek saturētas, katram gadās eksplodēt šeit. Un tad bija tā, ka es jau tā turējos, bet viņi kurbulē, kamēr motorā vienkārši sprāga ārā no izpūtētas kartupelis. Glāze bija pilna vai tukša? Tukša, protams. Un tad es aizgāju uzpucējos, bet pēc minūtēm 3 atgriezos un pateicu sev, veči piedodiet. Višķiņa aizgāju. Tas ir pilnīgi normāli. Šķīdošas glāzes šajā šovā tā ir pilnīgi normāla lieta. Es ceru, ka tu vairāk glāzes nevienu nešķaidīsi. Nē, varbūt kādu trauku. Kādu šķīvi vai... Varbūt kaut kas lidos, kāds lidojošais šķīvītis. Bet klausies, ko tev šis te tā uzreiz atsauc atmiņā? Skaisti būt ar tevi, slikti būt bez tevis. Skaisti smieties ar tevi, slikti raudāt bez tevis. Vienalga kā lai būtu, to viskaistāko pret tevi jūtu. Protams, ka man sirdspuķīte Kristapiņš Pujātiņš randiņa dienā man sacerēja tādu skaistu ceļu. Nekru atnāks tās mīļotais puisis un tad jau izstāstīs kas un kā tur. Ko tu vēlējies? Čau, klausies. Kā jums tur redzēju, Haris noorganizēja jums randiņu, kā? Forša bija, uztaisījām atslodzi no visiem, 2 pavadījām lielisku stundu, aprunājāmies un... Bija par maz, bet būs jau vēl laika un šis dzējols bija tāds ievads visam tam skaistiem, kas tajā stundas laikā notika. Bet tu neplāno, piemēram, kādreiz sarakstīt grāmatu un nosaukums Sabīne? Sabīne, piemēram, zini kā raksta tur visādi un tu uzrakstu vienkārši Sabīne un viņas ikdiena. Nē, varbūt kādu zeļoju krājumu arī kādreiz uzrakstīšu vai par Sabīnes. Zeļoju krājumu. Vai par Sabīni es nezinu, bet kaut kas tam līdzīgs. Savukārt, Sabīnes trauki un mazās atraudziņas. Nē, savādāk, ikdienā būtībā viņš jau nedaudz sāk līdzināties man. Reti. Nemuldi visu laiku. Tu viņam rakstīji iepriekš. Nē, tur jau runiet pa citu. Labi, Sabīna, kad tu uzrakstīsi Kristapu kādu dzējoli?
kad tu vispār uzrakstīsi dzejoli. Nē. Dziesmas teksts jau ir Dziesmas teksts jau ir dzejols. Vai arī dziesmu Kristapam tad tā uzējas skatos un tev vienkārši ir dziesmas nosaukums Kriksis Puksis. Nē, kādu dienu noteikti, kas sakrāsies, neatkarīgi vai labas, vai tur tādas emocijas. Noteikti es arī iešu uz dušīti. Padziedāt. Padziedāt. Kāpēc duša, Kristapo, izstāsti? Es jau zinu, tur viņš mani neredz. Skatītāji nezinu, kāpēc es eju dušā un rakstu dziesmas, jā? Jā. Nu, es viņam varu pastāstīt. Nē, viņi nezināja, kāpēc Savīm pieminēja dušu šobrīd. Izstāsti to, ko tu dari tajās dušās. Es nezinu, kāpēc viņi zemapziņā piemin dušas. Varbūt viņai ļoti gribās dušās. Nu, tieši tā, bet pa lielu tās dušas ir tieši tāpēc, lai... Mani neredzētu. Nē. Vismaz pusstundi. Tur tu var noiet nost no visiem. Tur ir klusi un tur ir mierīgi. Tur arī laba akustika. Jā, un tur var... Tā kā mīļie skatītāji, ja jūs vēlaties kādreiz sarakstīt tādu pašu perfektu dziesmu, kā Kristaps Pujāts, noteikti dodieties uz dušām un dariet to jau tagad. Paldies, mīļie. Es vēl arī piebilstu, ka šīs nedēļas dziesma arī tāpus dušā. Jā, un sveiciens manai krustmātei. Dušu dziesmas. Bet īstenībā tu varētu izlaist albumu ar nosaukumu Kristaps Pujāts dušu dziesmas. Jā, un sveiciens manai krustmātei. Viss kārtībā iet projām. Sveiciens krustmātēm. Vairāk mierīgu ziņu mums nebūs. Būs tikai tādi maziņi skandāliņi. Nākošais jau ir par mūsu šova solvitu, jeb Sandiju Vīganti. Sandiņi, nāc apsēdies man blakus zaķīt. Klausies, nu ko, gribi dzirdēt rakstu? Noteikti, ka gribi. Sandija Vīgante, ja tu negribi skatītāji, gribi. Sandija Vīgante savos tīklos spēja ievilkt nevienu puisi, pat ja visi kopā dzīvo vienā dzīvoklī, kā tas ir šova okarts skatuve 2. Kamēr visi pulcējās pie virtuves letes un pārnāja dažādas lietas, tikmēr Sandija un Oskars Deigelis viens ar otru čubinājās nostāk, un lai neviens nepamanītu, abi nerātnoļi paslēpjās aiz sienas. Sekstapīlā blondīne jau citās ballītēs paspējusi pačubināties gan ar Kašeru, gan Pujātu. Pieķerti Sandija Vīgante un Oskars Deigelis. Oskar! Redzi? Nu, ko mazie teikt? Nu, ko mēs esam pāris? Tagad jums jāsāc ir pa maziem čabalīšiem balodīšiem. Oskar, nu beidz! Nu, tagad es esmu parādījā, kāds notikais dušām. Tieši tāds notika. Nu, aiziet Sandijas paskaidrojums un pēc tam Oskar paskaidrojums. Varbūt esam parādīt teātrī, kāds notika. Nē, tu priekš tavs paskaidrojums, tad Oskar paskaidrojums. Kāds paskaidrojums? Manam vienam pirmkārt nekas nav jāpaskaidro. Tātad tu apstiprini šo informāciju, kad jūs tur čubinājāties. Vienkārši, nu kā tu un tā pasniedz tā paskaidrojums, lūdzu. Nē, nu izstāst skatītājiem, lai viņi zina, kas jums tur ar to Oskaru Deigeli ir. Madara arī grib zināt, viņi ir neizpratnē. Ak, Dievs, ballīte, pastiprināts kaut kādas emocijas, nezinu. Tu esi mana draudzene, laba draudzene, ieda buči man Riku Sabīnai, Andrejam, viņš ar tāpat bučas deva. Bet tā jau paslēpies pie toaletē. Un es gāju, iznācu no toaletes, aizgāju, nomazgāju rokas, Reku, viņš arī iznāca no toaletes un Sandī, čau, labi izskaties, ied uz bučas vaiga. Es kaut ko, nu nē, Oskar, nu nē. Nu, lūk, tāds notika. Tieši tā. Tagad mans paskaidrojums. Mēs negājām speciāli slēpties nekādās toaletēs. Tā vienkārši tur bija. Es nemeklēju vietas, kur nobučot Sandiju, piemēram, vai pagaidīt buču no viņas. Un tas bija pilnīgi, tas ir tā, mēs jautrā prātā tusējamies un ir tādi mīļi uzplūdi. Mēs jau, zin kā, iekšā esam jāmīļos ar tiem, kas nu te ir. Labi, ja man būtu šodien vairāk laiciņš, es noteikti vēl patincinātu un mēs uzvestu jūs uz pareizā ceļā, abas divas čabalīšas. Un man nav laiciņš, tāpēc paldies jums liels un saku jums tā. Parasti vienmēr visi tādi skandalozākie un šokējošākie materiāli man ir atlikti uz beigām. Un šeit, protams, kurš gan cits portāls, ja ne Vipi LV. Jānis Buķelis arī ārpus šova visus iepriecina ar striptīzu. Tāds maziņš jautājums, un tur izrādās arī foto un video pievienots Jānis Buķeli. Nācīs stāst, kā ir ar to striptīzu. Sveiks. Nu, gribi dzirdēt droši vien ne šo rakstu, ja? Jā, nu palas. Jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk šova okarts skatuve 2 dalībnieki kameru priekšā atļaujas. Dziedošais ugunsdzēsējs visas Latvijas priekšā sarīkoja striptīzu. Jācer, ka viņa bērni tēva vaļības būs palaiduši garām.
Jānis Buķelis ir viens no vecākiem šova Okartes skatuve dalībniekiem, kuriem ir sieva un 2 bērni. Visu šīs šova laiku dziedošais ugunsdzēsējs īpaši neizcēlās ar pārgalvīgām rīcībām, taču visam pienāk pirmā reize. Vētrainajā Rikardiona ballītē Jānis izcēlās ar pieticīgu striptīzu vannā. Atbrīvoties no apģērba ugunsdzēsējiem palīdzēja neķītais Rikardions. Vai šis it kā nenozīmīgais izgājiens būs labs piemērs ugunsdzēsēju bērniem un mīlošai sievai? Jāsaka, ka Buķelis pamazām iesilst un šķiet, ka sācis rādīt savu īsto dabu. Spēlītes beigušās. Jāni, kā tur ir? Klusi ūdeņi esot iet dziļākie, nu? Mārtiņ, labi. Lai maskas krīt. Nē, tas esmu es pats, neviens cits te nav. Kāds, ko jūs tur taisat? Tur neviens striptīzes baigais. Vienkārši cilvēks noģērbjās, lai iet vannā. Ar nelielu mūzikas palīdzību. Ar nelielu mūzikas palīdzību. Nu, ko lai es pasaku? Nu, es esmu karsts. Es tā pavēroju tev no malas, zinu, ka Rikardions guļ tev blakus gultā tieši, ne jums tāda atstāja, bet sāk just, ka viņš tev kaut kā ietekmē tā savādāk tādu. Tu kaut kā sāc vairāk parauties uz visādiem Rikardiona figuriem. Jā, zini, ja Muhamedam ir kalns, tad Bukam ir Rikardions, un tad mēs tā vienkārši ilgi runāsim muļķības te. Bērns tu. Redziet, viss ir kārtībā, mīļie skatītāji, nav uztraukumam pamatā. Sveiciens visiem Ivariem, ko es zinu, Ivaram Krūmiņam, Ivaram Lūsēnam un upeniekam. Bērni, neskatieties šo Jāņa Buķeļa video, jo tas ir ļoti nerādns. Skatieties droši. Skatieties droši, neticiet muļķībām, ko rakstu, paskatieties paši. Bet tu mierīgi paliec un Antra varētu skriet pie manis cip, cap. Es varu palikt? Jā, paliec, padziedāsim kopā. Visi var nākt un mums jāpasaka ir Robīna. Kamēr Antra nāk, es gribēju izstāstīt arī ātri vienu lietiņu. Tātad Okartes skatuvēji šobrīd ir 9970 sekotāji. Mums ir vajadzīgi vēl 30, un tas, kurš būs 10 000, tas noteikti saņems kādu biļeti uz koncertu. Antra, lūdzu. Ātri pēdējā minūte. Taču, Robīt, es tevi ļoti mīlu un lūdzu, ej laicīgi gulēt, un esi lētnis un iemācies staigāt, un es gribu ļoti to redzēt. Zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. O, zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. Labu nakti, manu bučiņu. Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte.